Labrīt! Šodien ir 01. 08. 2025. Nu, es tā arī domāju, ja zinu, man pašam tukša galva, tad es atradu garīgā dzīve nav teorija, dzīvot tā. Nu, tas ir mans variants. Tā jāpienāk tuvāk. Es speciāli parādīšu, redzi, man ir tāda monētiņa, man ir, zini, garīgā dzīve. Šī tāda monētiņa, redzi. Četri, tas ir 4. Viņš teica tā kā šķotks. Šķotks, redzi. Šķotks tās ir. Nu, var arī tēt, viņš šķotks. Bet garīgā dzīve jādzīvo tā. Ir tā, ka šodien ir 6 mēneši, kopš esmu tīrs. Nu, izņemot tās narkologa tabletītes. Tās tādas ļoti maziņas, nu, oficiālās. Ķipa, jo, nu, tās jau notiek ar kaut kādas narkotikas ir. Un tāda man ir garīgā dzīve. Ir visādas tur sakritības vai kas, bet es pirmo reizi esmu mūžā skaidrā 6 mēneši, ķipā, pirmo reizi mūžā. Es 33 gadus dzēru. Nu, nezinu, man bija tā, ka priekš manīm bija svarīgi. Nu, ķipa, zini, es saklausījos, ka baigais kaifs ir dzīvot skaidrā. Un viena iegūma ir dzīvot skaidrā. Nu, tā jocīgi skan. Bet manā gadījumā tagad ir, man nav laika ķipā dzert, jo man šis raidījums jāfilmē. Raidījums jāfilmē. Un, zin kā, es nākšu pohains, man būs kauns filmēt raidījumu. Jo, ja es būšu vakardien kaut ko safilmējis, mani pirmkārt ģimenē, zini, teiks, māsnīgs, kāds tu tur bija, zini. Un tā, piemēram, es pat tāds esmu, un man nav nekādu problēmu, nekādu nav. Un ļoti patīk, kad ir tukša galva. Un runājot par, zini, jau špikers priekšā, lai nenovirzītos tālu no galvenās tēmas, garīgā dzīve nav teorija. Noteikti, ka jāiziet kaut kur, zinu, kaut kas garīgais jāpamācās. Nu, es jau vairāk esmu īstenībā zinātnieks esmu, jo es esmu racionalizācija. Nu, man nav tā, ka man pateiks kaimiņš, kas līgās kaimiņš Ernests. Kaut ko tur visus citai zinu, man pilnīgi neinteresē, ko viņš tur runā. Nu, bet tā man patīk. Es esmu bijis prieka vēsts, man ļoti patīk. Nu, pirmkārt, kas man patīk. Viņi tur aizēja svētdienās, laikam 11. vai 10. Viņi visi tā tīri saģērbušies. Nu, tādi kārtīgi cilvēki, tādi mirdzoši bišķītiņi. Nu, protams, daži tur varbūt izliekas vai ko, bet, nu, salīdzinot ar manu garāžas kompāniju vai, nu, arī, nu, visi tādi pazīstami ir normāli cilvēki ir. Man visi cilvēki patīk. Un tas ir pateicoties manam brālim, man visi cilvēki patīk, jo es nevienu cilvēku nepazīstu, kas ir debīlāks par manu brāli. Nevienu nepazīstu. Un tāpēc man visi cilvēki liekas normāli. Un paldies brālim par to, jo, ja kādam vēl tāds brālis būtu, arī liktos visi cilvēki normāli, jo es pamanu, ka citiem cilvēkiem tādi cilvēki nepatīk, bet ja viņiem būtu bijis mans brālis, viņiem patiktu visi cilvēki. Tā tas ir. Un tāpēc esmu pateicīgs, jo es tā dzīvoju. Nu, es esmu ļoti priecīgs, kad man neskauž nekas. Es zinu, ka ja kādam kaut kas ir, tas ir jāsapelna. Un tur nepieciešams laiks, lai to sapelnītu, uzņēmība nepieciešama.
gribas spēks nepieciešams un galvenais ideja nepieciešama. Man jau tā likās, kad man bija vienreiz 33 gadi, es domāju, pirmais tas grūtākais ir pagājis. Nu jau ir kaut kādas, tikai jāsāk dzīvot, zina, naudiņi ir viss. Trallināt var. Un es padomāju, līdz 60 jau tā kā dzīvo Latvijā apmēram, man 33, un es vēl izreikināju, tie pirmie 18 gadi vispār grūti tādi pa lauksaimnieku, tad, kaut kā jau tur kaut kā, un tad, zin, tos zobus sāku taisīt, un, tagad ir rokā viss. Bet noteikti, kad biju neapmierināts, jo es uzskatu, tagad tā uzskatu, ka visi tie starpnieki, sevišķi tagad visi starpnieki, man nepatīk starpnieki. Es uzskatu, tas nav darbs, tas ir kaut kāds, es nezinu, apčakars, sarunāšana. Īstenībā jau ir tas darbs. Un jo es tā nedrīkstu daudz teikt, ka tas nepatīk, jo es varu arī zobos būt sarunātājs, starpnieks. Un normāli vispār arī noteikti, tāpēc nepatīk man starpnieki, ka pats esmu starpnieks, racionalizācija. Bet manā gadījumā es māku pats taisīt tos zobus. Māku. Un, ja tas cilvēks, starpnieks, pats to darīs un māku, un viņš ir starpnieks, tad vēl es pievaru acis, bet ir jau starpnieks, kas ir ultrastarpnieks, kāds vispār neko nesaprot, viņš tikai starpnieks. Viņš reklāmu māk ielikt. Vai es nezinu, apčakarēt māk arači. Tas starpnieks noteikti, kas māk kaut ko sarunāt, tas varbūt labi. Es nezinu, ko es par tiem starpniekiem te garīgā pasaule. Es patīk iet uz prieka vēsti. Noteikti patīk arī ieiet man pareizticīgo baznīcā. Ūdeni nopirkt svēto, tas palīdz vispār. Es vienreiz arī biju iebraucis, es zinu, €50. Es gribētu arī pats ūdeni pietirgot vēlāk. Man ir, kas, viņu pietirgot ūdeni gribu. Vēlāk bites gribu, uz bitēm spiedieniņu uztaisīt, lai konkurence būtu tam bitiniekam, kas ir Budas mūžā. Un vēl daudz, kas jāmācās ir, jāattīsta savu garākā pasauli, jo es jau iepriekšējā raidījumā teicu, ja manai mammai tas ir, tas arī ir man, jo es taču no mammas iznācu. Un vienkārši tas tāds labs ir vispār, lieta laba ir, jo nauda nāk, tad pat uz mājām nāk, un vēl biti var piedāvāt, tos ūdeni, labo ūdeni var piedāvāt, pudeles, tad tas viss ir dabonams. Telpas ir, jo dziedniecība jau līgas ir gatava, tik mazliet jāpieslauka, tur jau viss ir normāli. Kad akmeņi jāsaliek vēl kaut kas, tur ir darba vieta labi. Šeit arī labi ir, te galaktika ir, bet te ir, zini, es dzīvoju pats kā zempapēdis. Es dzīvoju, negribu, lai te cilvēki klaiņo, ķīpā, zini, tie slimie atnesīs man vēl kaut ko uz mājām, zini, kaut kādu garīgo postu atnesīs man. Jo cilvēks jau nāk tikai pie dziednieka izmisuma gadījumā, kad viņam vairs nepalīdz tradicionālā medicīna, viņš tad nāk pie netradicionālās medicīnas. Un es ko varētu skaties, piemēram, es jau esmu šodien 6 mēneši, skaidrā esmu, braukšu 7 kliņģeri, tagad ir 6:30. Vēl 20 minūtes, kamēr video kačāsies, medniekam Mārim sveicieni. Es pats neticēju, ka tā var būt. Es tam neticēju, bet pie 4 mēnešiem bija tā, ka, zinu, es aiznesu kliņģeri, un, zinu, es domāju, man atnesīs medaļu. Es domāju, šitādu medaļu atnesīs, šitādu, zinu, zelta. Atnesu šitādu, es biju nikns, bet atbildības sajūta bija, jo atnesu kliņģeri. Šito medaļu es pats pasūtīju sev internetā pa 15. Man patīk vienkārši, ir tāds stikla vāciņš, viss tur ir. Un šodien man iedos medaļu, un varbūt vēl vienu medaļu dabūšu, kliņģeri nesīšu. Apmeklējiet, lūdzu, redzi kā pasties. Sveiciens!